Man ļoti gribās tev atļaut, manai kaziņai āboliņu sapļaut. Lūkoties, kā tu skaisti māki, visas graumalas apļaut. Nu, protams, man kaziņas nav, un mana nav arī tā pļava. Man ir tikai vēlēšanās lielā pēc visa tava. Jo man liekas, mums piestāv viss, kā kaziņai piestāv kazulēns balts piedzimis, kā nopļautai pļavai piestāv siena kaucītais kautrīgi paslēpies apvārsnis. Labvakar, skan biedrības Latvietis veidotais raidījums Būt latvietim. Pie mums šovakar ciemos ir dzejniece Māra Celmiņa. Labvakar. Vakar. Ramans Jansons. Labvakar, Dievs palīdz. Jānis Saulītis. Labvakar. Raidījumu vadu es, Gvido Ikaunieks, un pie skaņu pults Leonards Inkins. Labvakar. Šī vakar tēma mums ir Līgo vakars, Jāņi, tāpēc mums arī Jānis ir pieaicināts. Galvenie viesi ir Jāņu labie latviešu tautu tradīciju pārzinātāji Ramans Jansons un Māra Celmiņa. Un tagad gribētu pajautāt, šogad īstie Jāņi ir kuros datumos? Nu, mēs sāksim jau svinēt 21. Tad, kad ir salstāvji, tā saucamie. Tie pirmie, ja? Tie pirmie, un tad mēs svinēsim 22. un nobeigsim 23. datumā uz 24. Tātad 3 diennaktis, vienāda garuma nakts būs, un tad jau naktis paliks garākas un dienas īsākas. Ies uz rudeni jau, diemžēl. Un kur jūs šīs dienas sagaidīsiet šos vakarus? Nu, 9. gads jau ir, ka mēs Turaidā veidojam šos Jāņus ar seniem rituāliem, aicinam arī ciemiņus, kas piedalās pie tā. Šogad būs sevišķi interesanti, jo šogad piedalīsies indieši, vācieši, čehi, itāļi, ukraiņi, krievi un baltkrievi būs. Tā kā mums būs ļoti tādi starptautiski Jāņi, var teikt, jo UNESCO ir pasludinājusi šo gadu par gaismas gadu, un tas ir svarīgi vispār pasaulē šo gaismu nest tautām, kas grib karot un cīnīties par kaut kādām nesaprotamām lietām. Tad caur kultūru mums tas būtu viss, šis karš jāaptur. Un lūk, tad tie būtu tie vēstneši no visu dažādām zemēm, pasaules malām, kas tālāk nestu šo gaismu, iedegtu tumsā gaismu. Tas ir ļoti svarīgi pašreiz, lai pasaule neiet bojā. Nu, varbūt, ka mums tas labi izdosies, tad redzēsim. Būs vispirms konference par kalendariem latviskajiem saules. Katra tauta tur stāstīs par savu kalendāru, un mēs arī runāsim par saules kalendāru, kas mums kādreiz ir bijis. Bet tas pirmais notikums tieši 21. vakarā. Jā, tā ir tā īstā nakts no 21. uz 22. kad sākās viss īsākā nakts, garākā diena. Un šie tātad visas darbības, zāļu lasīšana, aplīgošana, ugunskura kurināšana un, protams, līgo dziesmas. Tās skanēs līdz rītam, līdz 5, kamēr saulīte liks atkal augšā. Pagājuši gadu man šķiet, jo tur varēja manīt arī ar indieši vismaz. Šādi tad viņi piedalās, bet šogad mēs tieši tā, pat ugunskurs būs katram viņiem tāds neliels, kur viņi tā kā savienos visu kopā. Nu, tā kā es domāju, būs interesanti, būs savādāk nekā līdz šim bija. Un tas ir 9. gads, tas ir cikls jau, ka būs tagad jau noiets. Tad jau 10. gadā būs jādomā vēl plašāk kaut ko lielāku darīt. Tādus, var teikt, varbūt citā pat plānā tas būs. Jo Jāņi mums ir viss svētākais, kas vispār ir latviešiem. Tiem jau gatavojamies veselu gadu. Tātad vainagus pina, zāles lasa, dziesmas mācās.
Un tas tā ir. Tā kā Jāņi, jā. Un šogad piedalīsies tā tad arī ārzemju pārstāvļi mūsu turaidā. Nedaudz netipisks pasākums. Nu, varbūt nedaudz Tā jau padomu liekas. laikos, arī Krievu. Jo nav ko brīnīties, visām tautām jau agrāk bija arī tādi Jāņu kupāla viņas saucās vai savādāk, bet visi jau svinēja to salstāvi, ja? Tā kā tas jau vēl Krievijā vidienei saglabājies, Ukrainā saglabājies. Tāpēc, jā, daudz kas kopīgs ir bijis mums kādreiz. Indiešiem? Jā, indiešiem. Mēs it kā esam kaut ko interesantu tur nesuši, teiksim, vēdas, un viņi arī pasties 21. Kad ir liela diena, 21. martā, svin jauno gadu. Pēc hinduistu kalendāra viņiem ir jaunais gads. Un tie ir ļoti lieli svētki viņiem. Tas sanāk latviešiem tāds saulē pakārtos tas kalendārs. Jā, mums ir saules kalendārs, un interesanti, kad es prasu indiešiem, viņiem ir, it kā viss mēnesis kalendari, bet ir 2 tempļi viņiem, kas ir tieši saulē. Bet jocīgi, ka kalendāra tempļi, jā. Pēc pasaulē tomēr ir vairāk mēnesis kalendārs. Jā, nu tā. Saules kalendārs ir pat, man liekas, diezgan pat loģisks. Vēsturiski ir izveidojies, jo, lai turētu tautu paklausībā un verdzībā, tad, protams, kad caur tumsu to darīja, un tad bija tās reliģijas mākslīgās veidotas tika un daudz dievības, ja? Tā kā tautas tika piesārņotas ar to visu. Tāpēc ir ļoti svarīgi tomēr apzināties to pirmo votu, kas mums ir bijis sākumā. Nu, dainās mums tas ir saglabājies. Sajāja Bramaņa augstajā kalnā, sakār zobenus svētajā kokā, svētajam kokam 9 zari, katra zarā 9 lapas, katrā lapā 9 ziedi, katrā ziedā 9 sogas. Atskrēja bitīti, paņēma 1, aiznes mīļmāru šūpulē. Tas ir kalendars, latviešu saules kalendars. Jānis nāca pārgads kārto līgo, savus bērnus apraudzīti līgo. Vai tie ēda, vai tie dzēra līgo, vai Jānīti daudzināja līgo. Gan tie ēda, gan tie dzēra līgo, gan Jānīti daudzināja līgo. Visu gadu Jānīts jāja līgo, atjā Jāņa vakarā līgo. Rībei zeme atjājoti līgo, skanēj pieši nolecoti līgo. Atjā Jānis Jāņa nakti līgo, apušķotu kumeliņu līgo. Tec māsiņa atcel vārtus līgo, lai Jānis sētiņāji līgo. Jānīšam ir zelta josta līgo, sudrabiņa zobentiņis līgo.
sirdsjostiņa, spīd zobens līgo, līgo. Pavārtiem iejājoti līgo, līgo. Jānīts brauca katru gadu līgo, līgo. Atved ziedu vezumiņu līgo, līgo. Še saujiņa, te saujiņa līgo, līgo. Lai zied visa pasaulīte līgo, līgo. Gribētu pajautāt Mārai Celmiņai, ko jums nozīmē Jāņa, līgo? Nu, ko man nozīmē? Nu, kā kuram latvietim? Nu, tie ir vasaras vidus, tas ir, jā, kāda pusvasaras jau ir pagājusi, vai ne, un būtībā nemaz tie svētki nav tik jautri. Tie jau tādi skumji svētki tā sanāk, tāpēc, ka vasara griežās uz otru pusi. Man tā šķiet, jā, bet, nu, tad mēs arī to tā, nu, skaisti atzīmējam. Es jau kopā ar Amantu vienmēr esmu, un mēs 21. datumā jau 9 gadus Dāenu kalnā notiek liels svinības, kurus vādā Ramanda brālis, Dāris Jansons, arī Ingrīdu, jā. Un tur mums notiek liela rituāli, jā, un tur sanāk ļoti daudz cilvēku, tur 1000 laikam, jā. Nu jā, tā ir tāda tautas svētki, latviešu tautas svētki, tādi lieli. Jā, Ramanda? Nu, tā ir kulminācija, kad saulīte ir visaugstāk un auglība ir vislielākā, zāles ir visspēcīgākās. Tā ir kulminācija, kad mēs svinam tiešām tā kā svētkus. Jā. Saules uzvar pār tums visaugstākajā punktā. Jā. Tur tā kā vairāki kalniņi ir atvēlēti dažādām cilvēku grupām, ja, tā kā es saprotu, un tur dažādām kopām, ja? Nu, Dainu kalnā mēs jau svinēsim, tur ir Jāņu kalniņš, un Dainu kalns ir otrā pusē. Jā. Bet tās darbības viss notiks tieši Jāņu kalniņā, ja? Tad tur būs tie lielie ugunskurs pūdelis arī, un tad laidīsim ugunsratu lejā pusnaktī. Tā kā būs ugunsrats, un kā tas ugunsrats noripos, tāds būs gads. Ja viņš labi noripos, veiksmīgi, tad būs ļoti labs gads, mums auglīgs un ražīgs un visādā ziņā labs. Tā kā lai top. Vai tas labais gads nebūs tad, kad mēs būsim labi strādājuši, jo pietiks, ka tur kaut kas noripos, kaut kas notiks un nekas nav jādara, viss jau vienalga būs labi. Tas jau viss ir jāsagatavo. Viņš jau pats stāv. Vienkārši neripos. Tad jau tā ripošana nav tik svarīga. Svarīgi tomēr tas, ko mēs darām. Redzi, lai kaut ko izdarītu, lai būtu labi, tad tam ir jāgatavojās. Un Jāņi jau mums tiek gatavoti. Ir cilvēks, kas speciāli to visu tur gatavo. Tāpat no loka šaušana pūdelī, tas jau ir, nu tas tā ir. Un jātrāp ir pirmo reizi. Tas arī nozīmē tad, ka būs labi, ja trāpīs un degs, vai ne? Tā kā tas viss ir jāgatavo. Protams, ka bez darba nekas nebūs. Un latvietis jau tāds ir, kad viņš tomēr visu sagatavo, lai tie svētki būtu skaisti un visiem būtu labi tajos Jāņos. Arī, cik mums tur ir bijuši arī no citām zemēm, Beļģis viens bija sunīti, atnācis viņam un skatos sunītiem vainagus uzpīts. Es saku, redz, kā sunīts ar vainagu. Viņš nesaprot, ko es viņam saku, un tā es sapratu, ka viņš nemaz nav latvietis, bet tam sunītim bija uzpīts vainags. Tā kā vainagi visiem ir vīriem jābūt ozola vainagiem, ir meitenēm jābūt, ir trejdeviņu ziedu vainadziņi. Tā ir aizsardzība, un vecos vainagus mēs dedzināsim pērnā gada vainagus nakts vidū, kad būs speciāli rituāls, un tā visas slimības, visu ļaunumu sadedzināsim pusnaktī arī. Un tad visiem, kuriem ir savu vainagu, jā, lai nāk, no iepriekšējā gada, to var droši ņemt līdzi. Droši, lai ņem līdzi, un tas viss tiks tur skaisti sadedzināts.
un būs cilvēki priecīgi un laimīgi. Bet kā ar to vainagu pīšanu? Katram tomēr pašam tas būtu jādara. Vai Nu, tur ir- vīriešiem jau, protams, meitas pin, vai ne paši Bet tas vīrieši? sievas, ja? Sapinam, Jā. Man jau varanus vainagus ir Ozolu. pinušas Vainagu ozolu, jā. katru gadu, jā. Tā kā lielākas pa manu galvu pati bijuši tie vainagi. Bet, nu, jā, vainagiem visiem jābūt. Tas ir. Nezināju Jāņa nakti, kura meita, kura sieva. Visām galvā ziedu vainadziņš. Jā. Nu, tā tas ir. Jā, Jānīts. Nu, es jau te varu tikai sēdēt un klausīties mutību plētas. Tas viss tik ļoti interesanti ir. Bet, nu, vārds Jānis ir bijis tev jau no paša dzimšanas, jā, un tomēr ir tāds pienākums piedalīties Jāņos. Jā, es jau no mazām dienām esmu piedalījies. Nu, es neteikšu, ka tur kaut kādā īpaša rituālos vai vēl kaut kā, bet nu, vienmēr ir, kad es biju maziņš, tad man vienmēr bija vainags. Un tas vainags karājās mājā pie sienas. Pēc tam viņš tika nākošos Jāņos dedzināts. Tāda būšana bija. Un tik vēlāk skolā, tad, nu, padomu laikā es mācījos skolā. Tad man teica, ka man tāds žīdisks vārds esot. Bet es, nu, tā īpaši to tā neņēmu pie sirds, jo man, kā teiksim, vārds, kā es saprotu, viņš tāds nāk no vārda jauns, jā. Tam, tas pamatvārds jauns, un tāda, nu, nekas jau tur tāds tajā vārdā nav. Un arī mēneša nosaukums jūnijas arī laikam ir saistīts ar vārdu jauns, jā. Jo, te sakot, hinduisti svinot jauno gadu martā, bet kādreiz gads izsācies no marta. Marts nav bijis, marts ir bijis pirmais mēnesis, jā. Jo decembris ir decima 10. mēnesis, tātad gads sācies no marta. Mums tas laikam tikai saglabājies kaut kādos valsts ieņēmumu dienestā, laikam tur var skaita gadu no marta. Jā, tad būs interesanti, kā jūs pastāstīsiet par tiem kalendāriem vēlāk. Jā, pa kalendāru varētu, bet pirms tam gan vēlētos dzirdēt kādu Dzejoli. To gan gribētu dzirdēt. Nu jā, man grāmata iznāca nu pat kā, jā, tas ir tikai maijā un saucās Visi svētki svin tevi. Tas es uzrakstīju par gadskārtu svināmajām dienām un citiem svētkiem Latvijā. Un šeit ir par visiem gadalaikiem, tātad šķirsim vasaru un meklēsim Jāņus. Man ir vasaras saulgrieži. Par vasaras saulgriežiem ir 3 dzejoļi, es nolasīšu kosmopolītiskas domas Jāņos. Baltu valodā tevi es skatos, kad pasaulē vienīgā saule līst mums matos. Baltu valodā pērkons dzied, kā es to zinu, man neprasiet. Baltu valodā bāreņi dzimtene atgriežas klusi, Pjābeles dārzā pieglaužās baltiem ziediem, kas apsnigusi. Baltu valodā vīri savus spēkretus dzen, kompjūteru programmas baltu valodā sen. Bagāto baltu nauda pasaules bankās guļ klusa, nogura man māmuļa balta, nemūžam nepiekusa. Brīvzemnieks bija mans baltu tēvs, Zaķu salā kā kontinentā. Visu mūžu gādāja, dēļ baltā bērna centās, lai mums ir bagāti galdi, kūtis pilnas ar govīm, ar zirgiem, cik baltu ābolu vezums ieripo tirgū. Baltu valodā mana māsa sauļojās Kiprā, pārbrauks viņu rudenī brūna, skaista un stipra. Baltu valodā dēls mans slalomu zābaku sauj, kalni nekur pasaulē nepretojas, katram sev abrīnot ļauj. Bet varbūt pasaules valodā, ko saprot visi, mana meita rītos pien bizi.
Tik un tā, labi padarīta lieta, tev pati pa priekšu iet. Latvietis ramāns 1000 gadu vecās meldijās, visu Jāņu nakti šodienu dzīvo. Nu, tur arī bija par Jāņiem. Tur bija ne tikai par Jāņiem. Tur bija. Ja man tā kā skolas laiks atceroties, ka kaut ko tādu plašu, ļoti dziļu jāanalizē, tad viņš tādu sākt atstāstījums sanāk tas diezgan primitīvs. Tāpēc es sīkāk negribētu komentēt. Tad Ramantam pajautāt par kalendāru. Kāds tad viņš izskatās? Nu, saules kalendārs mums ir ar visām 8 svinamajām dienām. Jo mēs it kā meteņos sākam pavasari. Es varbūt tā ļoti piesiešos, cik ir mēneši, tās pamatzināšanas. Jā, nu, mums ir laiki, mums mēneši nav, mums ir laiki, jā. Laiki. Tātad tagad vasaras laiks, un tad ir siena laiks, un tā mēs iedalam to kalendāru. Nesaucot starptautiskos tos nosaukumus janvāris, februāris, marts. Bet, nu, protams, no viņiem mēs nevaram aiziet, jo kaut kā jau jāpielāgojās ir. Bet kādreiz bija 9 dienu kalendārs. Tas nozīmē, ka mums bija nedēļā 9 dienas. Tad līdz ar to mums iznāk mazāk tie laiki nekā 12. 9 dienas pa 4? Vai pa? Jā, pa 4 nedēļām, jā. Pa 4. Jā. Un vasara, piemēram, tā tīri matemātiski, vasaras, Jāņi skaitās vasaras vidus. Jā. Tāpat kā lielā diena skaitās pavasara vidus. Un tie ir saulgrieži, jā. Bet vasarā un Ziemassvētkos tie ir salstāvji pēc mūsu kalendāra. Un gads sākās? Gads mums sākās vairākas reizes, varētu teikt, pavasars ar meteņiem, Ziemassvētkiem arī sākās. Nu, mēs, darba gads ir un ir arī, kad Dievs piedzimst, kad saka Ziemassvētkos, Dievs piedzim Lieldienu kāri šūpulīt. Tā kā īstenībā, jā, tā tas ir, mums ir vairākas reizes viņš sākās ar darba gads, teiksim, tad ir meteņiem jau. Nu, tā tas ir, jā. Tas sanāk 9 dienas. Tomēr jā, un tā 5. diena, tas bija 4. vakars, kad gāja pirtī. Nedēļas vidū, tad tā bija tāda tā kā atsvēte. Uzreiz jautājums par brīvdienu. Nu jā, nu tad to 4. dienu vakaru viņu nestrādāja visu. Viņu strādāja tā līdz pusdienu laikam, un tad gāja vakarā uz pirtiņu. Gatavojās. Bet nu tā, latvietim jau nav bijis tādas tieši brīvdienas, jā. Jo laukos jau, kad tu strādā, tev jau brīvdiena nevar būt, tev tā gotiņa ir jākopja un viss tev tur jādara ir. Tā kā tādas brīvdienas... Ziemā varbūt. Varbūt ziemā mazāk, bet nu vienalga šis tas jau ir jādara un tā vienmēr latvietim bija ko darīt. Tā kā jā, tā īstenībā tas ir dzīvesveids. Bet arī tās svētku svinēšana tādas... Jā, un tam gatavojās, teiksim, Ziemassvētkiem gatavojās ļoti cītīgi. Tur, jā, nu jā, kāva cūciņu. Jebkura, nu tāda lielāka svētka, viņi tomēr vairākas dienas. Jā, nu Ziemassvētki arī gan 3, gan 4 dienas pēc svinēja, ja tur sanāca, ka garāks gads pēc saules kalendāra. Tad iznāca, arī skatījās, jā, pēc saules vēroja, speciāli bija vietas, kur varēja vērot, kā vai garais gads, vai īsais gads, un tad zvaigznes arī pazina labi cilvēki. Bija speciāli, kas pētīja šito visu. Jā. Tā kā visas tās, nu, arī Pokaņi, var teikt, ir observatorija, ja tur tie akmeņi ir pareizos virzienos, teiksim, dieva akmenis, ja tur ir stūris, tur ir uz ziemeļiem, un tad vēroja, kā tā saulīte tur nāk. Tā kā, jā, cilvēki, tie bramaņi, tā saucamie, kas bija kādreiz, viņi jau šito visu sistēmu zināja. Un tas ir tā kā palicis mutvārdu daļradē, tas tā informācija par tādu kalendāru, vai tas ir tā kā tagad nedaudz restaurēts? Nu, īstenībā jau Dainās viņš ir pieminēts.
visi tie, kad, jā, Dainās ir pieminēts tas saules kalendars, kad dzīvoja pēc saules. Mēnesis bija vajadzīgs zināt, kad, teiksim, tur cirst koku, ja? Kad tur audzēt, teiksim, labību, vai nu, tad ņēma palīgā mēnesis fāzes, ja? Bet pamatā jau saules kalendars viss bija pamatā. Jo tā jau nebija, kad, teiksim, katru gadu citā dienā svinēja lieldienas. Latvietiem vienmēr bija noteiktā laikā, 21. marts, lielā diena, kad diena un nakts vienāda garuma. Un tas pats arī jumis, kad rudenī ir arī vienāda garuma diena un nakts, tad ir jumis, apjumības svin tad. Tā kā tas gads jau sasaucās. Un tam visam bija dziļa mēnešu nosaukumi. Nu jā, mēnešu nosaukumi nav kā tādi, ir laiki. Vilku laiks. Es vienkārši atcerējos, kad, piemēram, Ukrainā viņiem tur ir bērzu mēnesis, tulkojot latviešu valodu. Bet latviešiem bija laiki. Viņi nesauca tos pa mēnešiem, viņi sauca pa laikiem. Siena laiks, tātad zināja, ka sienas tur jāstrādā sienu. Vilku laiks, jā. Februārī, jā. Nu tā. Katram laikam noteiktas darbības un rituāli bija. Un tas tā bija. Nu labi. Visas malas atmirdzēja līgo, Jāņa bērnu guntiņu līgo. Kalni lejas atskanēja līgo, Jāņa bērnu dziesmiņās līgo. Jānīts sēdējo zolāji līgo, Vaska sveces rociņāji līgo, tās dedzina Jāņa nakti līgo, lai redz ceļu Jāņa bērni līgo. Kas tur spīda, kas tur vīza līgo. Viņa lauka galiņā līgo. Jānīts, kur auguntiņu līgo, savus bērnus gaidīdams līgo. Jāņa bērni nosaluši līgo. Jāņa nakti līgojoti līgo. Salasāmi vībotnītes līgo. Sakurami uguntiņu līgo. Vārds līgo, ko tas īsti nozīmē, šis vārds? Līgo ar rūto, tas nozīmē, lai top, lai notiek. Bet tādā mierīgā gaitā. Jā, tas viss tā kā savieno ar visumu, ar kosmosu, ar, pieslēdz uguns režģim, tā teiktu, gudri, zinātniski. Ja? Nē, viss notiek mierīgi. Un, protams, ir tādas arī idejas mums, pinu sietu, tur, teiksim, sapinu vainagu, cieši sapinu, tad tur arī viss izlien cauri, un tad pinu vaļā atkal. Tā kā izdarības jau ir arī jautras, nav jau tikai tā, ka mēs tur stāvam un meditējam, bet, meditācija faktiski 21. būtu vissvarīgākā lieta. Jo tanī laikā tad tu domā par pasaules vērtībām, kas vispār eksistē pasaulē, ja?
tāds populārs vārds meditācija, bet kāda ir tā latviskā meditācija? Latviski viņu varētu saukt dziedāšana. Saslēdzies ar visumu, caur dziesmu, tāpat tu taisi to sieru, ja, un lietas ķimenes. Ķimenes simbolizē kosmosu, ja. Tātad tur ir dziļa jēga tam, ka mēs ķimeņu sieru tieši ēdam Jāņos, ja. Jo tas, tā ir simbolika. Tā ir simbolika, kas caur rituāliem notiek. Mēs saslēdzam daudzas lietas kopā. Un tas ir ļoti svarīgi tieši 21. Jā. Pēc tam jau tur 23. tur var sēdēt un dejot un dzert, bet 21. tā ir tāda lieta, kur vajadzētu visiem tādu nopietnību daudz maz izjust. Dieva priekšā, visuma priekšā, un izjust to dabu, kā Dieva laistu, ka tu arī esi dabas sastāvdaļa, nevis tikai patērētājs, ja? Ka tu to zālīti, kā lasi, tu palūdz, vai es drīkstu noraut. Ja? Tas viss ir ļoti svarīgi. Tāds bija latvietis kādreiz, jā. Viņš negāja vienkārši pie avota un paņēma, un man pienākās. Ja? Viņš palūdza, basām kājām piegāja klāt no rīta, pirms saulēkta, ja? Vai es drīkstu, ja? Gariņam, tur tāds gariņš dzīvo pie avota, ja? Vai es drīkstu paņemt to avotu ūdentiņu. Ja? Protams, neviens jau tev neatteiks, bet tas ir, tā ir tāda ļoti pietāte pie visa dievišķā, kas ir. Tāds latvietis ir bijis kādreiz, lai Dievs dod, ka mēs tādi atkal būsim, jo mēs nesam ļoti senu kultūru no aizvēstures, un tā kultūra ir vismaz 60,000 gadu sena, ko mēs atceramies daudz maz jau no Atlantu laikiem, ja? Un tāpēc mums ir liels uzdevums priekšā. Mums ir jāiznes viss uz sevis. Gan politiskā jomā, gan citās jomās. Un īstenībā jau vislielākā politika ir tieši tas, ko mēs svinam. Tā ir vislielākā politika. Jo nevelti taču aizliedza Jāņus savā laikā, vai ne, un teica, ka tas ir nacionālisms, fašisms, un tagad arī mēs atkal dzirdam šos lozungus, ja, visur pasaulē tas notiek, ja. Pēc tam jau tomēr viņi atkal palika populāri. Tomēr tā dzeršana tā kā saprata, kā nedaudz pamainīt. Jā, redziet, toreiz tā dzeršana nebija tik izteikta. Bija tāds medalus, ko vienkārši baudīja, ja. Laida no rokas rokā un baudīja, kā dzērienu, dievišķo dzērienu. Ja. Un medalu gan krustabās, gan līdzināšanās lietoja, gan arī visos svētkos, ja. Jāņos, protams, ja. Ar medu jau taisīja, cukuru jau netaisīja medalu. Tāpēc tas ir mums vēl cilvēki, kas to dara un ļoti veiksmīgi. Jā, tā kā pamazām es esmu novērojis, kad ar šo gadu un vispār, kad tas viss tagad attīstās diezgan labi, un 21. jau svin praktiski visa Latvija, ja? Es tomēr gribētu vēl kādu zejoli, ja? Mums vajag to. Jāņus svin visā Latvijā, un šeit man ir viens zejols, nevis par Dainu kalnu, kurā mēs jau 9 gadus svinām, bet par Jāņu rītu pie jūras, Jāņu rīts Kolkā. Par Kurzemi aust saule Jāņu rītu slīpumā, kā šodien pasaule tā gadu simtus senāk jutās. Zilzaļi viļņi izgaismojās baltās putās, no jauna tavu smaidu esmu mācījusies māt. Tik silti 1000-gadīgs akmens līdzās otram guļ. Līst gaismas smiltīs, viļņos, mūsu augumos un puķēs mostošās ik pļavā, siltumnīcā, pieminekļu laukumos. Viens pretī otrām 2 balti gulbji viļņu skuļ. Pār jūru kajas sasaucās ar Rīgas zelta gaļu zvaniem un tautas dziesmu Jāņu bērnu lūpās. Uz mola gala viļņi skūpstās un līst Dieva kailā dzīvība pār mani. Paldies! Tā kā Dieviņš pats diktē tos vārdus, vai ne? Jā.
Tā jau arī Dainis senāk radās. Mums bija tāda runāšanas un dziedāšanas veids tēlainis. Viņš tautā bija burtiski tā arī. Katru domu varēja izteikt ļoti kodolīgi 4 rindiņās un nodziedāt to varēja visu. Tas tagad ir pazudis, bet kaut kur šur tur vēl ir saglabājies. Jo arī Japāņiem, redz, visi tie runu raksti, ja? Tie runu raksti, ko viņi tur raksta, arī mums tādi bija savā laikā runu raksti, ja? Un tā Dainis praktiski ir tādos runu rakstos rakstītas. Tāpēc varbūt šodien daudz arī nesaprot, kas tur īsti, ko tas sudrabiņš nozīmē, ko tas zelts, ja? Bet tas nav metāls nekādā gadījumā, tā ir enerģētika un tas zelta lietas, vai sudraba lietas, kas jāņos nolīs, tā ir vienreizēja sajūta. Ja? Kad viņš pats tev aplaimo sidrabiņu. Ir bijuši tādi gadījumi, ka tiešām labi viss ir izdevies, tad arī notiek tāda jūt kā datiņas tādas sejā krīt. Bet ir jābūt šim lietam, ja? Jā, tas piederās pie visa. Ne jau tam lietam, kas mērcē, bet tas ir savādāks lietas. Tas ir smalks tāds ļoti. Tā dievkailā dzīvība. Jā, lietas. Tā kā tu teici. Jā. Tā tūkstošgadīgā gudrība. Jā. Kā mēs viņu tomēr esam? Vēl nav pazaudēta, vēl ir mums viņa. Bet tālu jau nav, kad būtu pazudis viss. Ir jau tādi, kas saka, ka viņas nebija, mēs tagad viņu izdomājam. Pa ko par jāņem? To domā? Gudrību. Tas ir saucās, latvietim tas ir dievpadoms. Tā jau vienmēr saka, ka bez dievpadoma nekas nenotiek uz šī. Nē, viņi saka, ka patiesībā mēs sev piedēvējam neskādu pagātni, mēs runājām par 60 000 gadu, kaut patiesībā zinātne ir izpētījusi, ka cilvēks vispār pastāv 40 000 gadus, nevis 60 000 gadus. Taisnība. Jā, es tikai jautāju. Bija cilvēki arī pat tad, kad dzīvoja tie dinozauri saucamie, tikai viņi bija lielākos augumos, un arī Gruzijā ir atrasts skeleti. Milzīgi cilvēku skeleti. Tā kā vēsture runā nepārprotam, ka ir bijuši cilvēki paralēli dzīvojuši uz zemes. Atkal šie kritiķi un šaubīgie teiks, paga, kas tāda vēsture ir, kur viņi var izlasīt, kas to ir pētījis, kā to cilvēku sauc, kāds viņu ir uzvārds, kad tas ir noticis, kādas darbības viņš ir veicis, lai par to pārliecinātos. Viņi grib tā objektīvi, tā saprast. Nevis tā man viens teica, tā tad ir kā mācītājs, tā ir Bībelē rakstīts, tā tad tā ir. Ja tu gribi zināt, tad vēsturi visu laiku pāraksta. Sevišķi Krievija. Tieši to tie cilvēki arī apgalvo, ka mēs tagad pārakstām savu latviešu tautas vēsturi. Jā. Patiesībā latviešu tauta vispār pastāv tikai varbūt viens vai 2 gadsimtus. Līdz tam tāda latviešu nemaz nebija. Jā, bet bija leti. Leti, tas ir strauts tur. Jā. Strauts Latvijā. Leti bija, jā. Un nevelti vēl tagad ir saglabājies šis nosaukums Letimā, Letlandi, jā. Vēl šis nosaukums ir saglabājies citās tautās. Ja? Tā ir vislabākā liecība. Es uzskatu, ka te bija kaut kas tāds grandios un nāca pēc Dieva padomu nākotni uzzināt, ja? No visas pasaules, no Spānijas nāca. Tā kā, jā, te bija viedo zeme. Te bija. Un ne jau velti, tāpēc ir saglabājies mums tik bagāts pūrs, miljons un vairāk tautas dziesma, ja? Un tas visi mutvārdos visi bijis, vai ne? No paudzes uz paudzes saglabāts. Arī uz Sibīriju, kad ved, ko mūsu latvieši darīja, viņi dziedāja, lai izdzīvot. To pašu balandu vārīja, kas nevārīja to balandu, tie nomira, bet balanda bija jāvāra un jā. Tā kā latvietis, jā, viņš ir stiprs savā garā un dvēselē. Un man radi arī bija izsūtīt, viņiem nav nekāda ļaunuma pret to, kas ir darīts, bet viņi to mierīgi tā uztver. Ja? Ja mēs tur visu laiku par to šumētos un domātu, tad diezgan ilgi mēs neizvilkt vienkārši. Jāni, cik stiprs tu esi? Pastāst mums. Man ir bail sev slavēt. Bet es domāju, ka... Un tad pastāst par mums, cik stipri mēs esam.
Mēs tā citreiz atnākot un raugoties apkārt, es domāju, kā šie cilvēki var būt tādi stipri. Es citreiz domāju, man ir ļoti veicies ar laika biedriem, piedzimt tādā laikā un būt ar tādiem laika biedriem. Bet mēs jau šeit runājām par to, ka mums ir miljons dainu, mums ir ļoti liels tas bagāts tas kultūras mantojums. Un tad es brīnos par to, kad Latvijai gājis pāri tik daudz visādu mēris un vētru un galvenās tas, teiksim, tās kultūras, tās vēstītāju folkloras, tās to dainu nesējas, tās ir sievietes lielāko daļu. Un tas jau rēķinam, ka tā ir puse. Un cik katrai no tām sievietēm bija jāatcerās to dainu, lai viņas spētu nodot viņas tālāk. Ja? Jo tas mūsu skaits ir bijis pēc visādiem mēru laikiem pavisam neliels. Un tad cik ir bijis katram tam folkloras nesējam, cik bija viņam jāatcerās. Ja? Kas lielāko daļu bija sievietes. Un tad šeit var tiešām apbrīnot, tas ir, teiksim, tas mūsu omītes kaut kādas nav varbūt skolā gājušas tur nevienu dienu, ja? Bet cik daudz gudrību viņas zina. Ja? Jā, tās sirds gudrība tā saucās. Jā. Un tas ir, es teikšu, ka tas ir gigantisks darbs, kas ir izdarīts. Tas ir atnes līdz mūsdienām to folkloras bagāžu. Ir tiešām milzīgs varoņdarbs. Bet vai citām tautām arī kaut kas līdzīgs ir bijis? Tikai... Patiesībā tik daudz nevienai tautai neatradīsim. Bet tas ir viņi ir ātrāk pazaudējuši? Vai... Teiksim, Lietuvā, jā. Dainas kā tādas, viņas nav. Teiksim, ne Jāņu dainas viņiem ir saglabājušās, ne Lieldienu, ne Ziemassvētku. Viņi dzied baznīcas dziesmas praktiski, ja? Viņam tautas dziesmas kā tādas nav. Ir tur, ka mergaite tur iet meitene, ja? Tur sēž kokā un kaut ko tādu, ja? Bet tas viss ir, tā. Tad vairāk ir tā kā Baltkrievija. Bet mums ir vairāk tieši saglabājies tas pamats visam. Dievs laima Māra, tas ir mūsu pamats, un viņi pat man ir uzbrukuši virsū par to, kāpēc mums nav perkunas, ja? Teiksim, pērkonas Dievu vietā, jo viņi man tā arī teica. Latviešu dieviņš jau ir vecs, viņš jau neko nevar, un tāpēc vajag pērkonu jums. Es tam, protams, nepiekrītu, jo, ko nozīmē vecs, ja? Sens, ja, un tā ir senas gudrības, tās ir, ko mēs godājam, un tā tas ir. Un tāpēc es tam pilnīgi nepiekrītu, ka mums vajag kaut kādu daudzddievību piekopt, ja, kas ir, teiksim, Indijā ļoti plaši, teiksim, viņiem Lakšmi ir laima, ja, un tad tur visādi ganeši nocirstas galvas, un tas mums nav. Mums tas nav pieņemams, un mums ir cita kultūra pavisam, ja. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir sena kultūra, kas nes senas zināšanas, un tās mēs cenšamies arī nodot nākošajām paudzēm, kas būs. Jānis brauca Jāņa naktī līgo, šķindēdams, žvādzēdams, līgo, šķindēdams, žvādzēdams, līgo. Tu, Jānīti, Dieva dēls, līgo, kas tavā ievēzumā līgo, kas tavā ievēzumā līgo.
Meitām zīļu vainagdziņi līgo, līgo, puišiem caunu cepurītes līgo, līgo, puišiem caunu cepurītes līgo. Vai Janīti Dieva dēlsi līgo, līgo, tavu platu cepurīti līgo, līgo, tavu platu cepurīti līgo. Visa plaša pasaulīte līgo, līgo, apakš tavas cepurītes līgo, līgo, apakš tavas cepurītes līgo. Ai, Janīti Dieva dēlsi līgo, līgo, tavu augstu kumeliņu līgo, līgo, tavu augstu kumeliņu līgo. Caur mežiem pieši šķinda līgo, līgo, pār mežiem cepurīte līgo, līgo, pār mežiem cepurīte līgo. Vai Janīti Dieva dēlsi līgo, līgo, tavu augstu kumeliņu līgo, līgo, tavu augstu kumeliņu līgo. Gan augsti mežu gali līgo, līgo, vēl cepure pāri stāvā līgo, līgo, vēl cepure pāri stāvā līgo. Vai Janīti Dieva dēlsi līgo, līgo, tavu kuplu cepurīti līgo, līgo, tavu kuplu cepurīti līgo. Apakš tavas cepurītes līgo, līgo, auga mani rudzi mieži līgo, līgo, auga mani rudzi mieži līgo. Ai, Janīti Dieva dēlsi līgo, līgo, tavu daļu kumeliņu līgo, līgo, tavu daļu kumeliņu līgo. Zīda sēga zelta sedli līgo, līgo, sudrabiņa iemauktiņi līgo, līgo, sudrabiņa iemauktiņi līgo. Uguns rituāls Jāņos. Jā. Tas ir obligāta sastāvdaļa, bet kā tas ir? Tas jau nav tā, ka sametam riepas, sametam... Agrāk tā darīja, jā, bet nu tad... Čigāniem parasti jūras malā bija vislielākie uguns. Jā, nē, to nevar darīt. Jo uguns ir svēta tanī naktī, un kad saulīte riet, mēs iededzam uguni un kurinam visu nakti, lai to sauli uzturētu. So saules gaismu caur uguni. Un ļoti svarīgi pūdeli arī visu nakti dedzināt, lai redz visi Jāņu bērni un var nākt uz to vietu līgot un būt kopā. Tas pūdelis ir kaut kas... Viņš ir uz kārts galā. Jā, bet kā tu viņu sagatavo? Viņu sagatavo, kārti nolaiž lejā, uzliek muciņu virsū un saliek malciņu un tad ceļ augšā to pūdeli. Nu, pēc tam, ja manīgi, tad var sasviest tur diezgan labi iekšā. Vai nolaiž lejā un atkal uzpilda. Tā var pilnīgi tā nolaist. Jā, tu tā dara. Bet tas ir ļoti svarīgi, lai visu nakti tas būtu, jo tas uztur to gaismu naktī, kad visādi mošķi un viss kaut kas tur darbojās, un tāpēc ir vajadzīgi tie vainagi, lai būtu aizsardzība un veselība un tā tālāk. Visu nakti jālīgo līdz rītam, kamēr saulīte lec. Un tas, kas gulēja Jāņu nakti, tas visu vasariņu nogulēja. Neko tad arī neredz tas cilvēciņš. Tas sanāk 3 dienas. Jā, mierīgi.
pārkalniņu, 3 dieniņas, 3 naktsniņas, kā līgoti nolīgoja. Tā kā tā bija, jā, no sētas sētu gāja, aplīgoja laukus, sprauda nātres, daģus, visur, lai ļaunums netiek klāt, jā. Nu, tas tā bija. Un kādi bija tie rituāli, lai padzītu to ļaunumu sevi no savas sētas? Nu jā, ir speciālas dziesmas arī, un met tad zāles arī, nātres met gaisā, lai it kā atvairītu to ļaunumu. Un sprauda arī pīlāģu zarus klētiņā, teiksim, un arī kūtiņā, ja, govīm pina vainadziņas, lai pienu nenorauj. Tā kā lopiņiem ar vainadziņu bija. Ir ozols? Ozols, jā, un bērsa vainadziņi bija. Lopiem parasti bērs vainadziņas pina. Jā. Nu, meitām treideviņi ziedu vainadziņi. Tātad jāsalasa treideviņi ziedu un jāsapina visus 27 ziedi, jāiepina vainagā. 27. Jā. Tad skaitās ļoti labs vainags. Es jau biju iedomājis vienkāršāk variantu. 3 rindas pa 9. Jā. Viņi vēl ir visi jāpazīst. Jā. Tieši tā. Ka visa bija Jāņa zāle, koplūts Jāņa vakarā. Viņi jau tur tādi brangi aug, bet tomēr tā pazīšana ir tāds... Jā, nu tāpēc... Mācāms pasākums laikam. Bet viena lieta ir tā darīšana, jau otra lieta ir tā zināšana, un tā zināšana šī gadījumā varbūt ir... Nu, tāpēc mums tur būs cilvēki, kas arī pazīs zālītes un izstāstīs par to, kas un kā. Un kāpēc tieši tādas jāpina un jāvīja iekšā. Tā kā to visu tur rādīs un stāstīs. Un būs mums ārzem delegācijas, arī viņus liksim pie darba. Tā kā redzēs, kā tas viss tur veiksies. Bet būs labi. Jā, viņi būs skaisti. Vasara arī būs laba. Skaista. Un galvenais ir svinēt dzīvi, priecāties par dzīvi. Tas būtu ļoti svarīgi mums. Skeptiķis Leonards pajautās, par ko tad man ir jāpriecājās? Kas Par to, manā ka tev dzīvē tiesa. tāds priecīgs ir? Vienas tiesas, ja? Nu jā, redz ar to labo domu, tu tiksi cauri visiem tiem nelabajiem gājieniem, kas tev draud. Jā. Tev tā doma ir jāuztur sevi. Es biju aculiecinieks, kā viens šitās labās domas sludinātājs ķēra pudeli un grasījās mest otram vienā radio raidījumā. Tas nebija... Es nezinu, kas tas bija šī grāmatā, tas nebūtu svarīgi, bet tā būtība, ja? Ka tie labie vārdi, tās labās domas jāsludina, bet kā tu pats uzvedies? Nu jā. Kā tu Ja pats? tas otrs nedzird to labu. Nē, nu vispirms ir jāredz pašam sevi, un tad tu vari prasīt no citiem. Tas, protams, Atceries sāc ar sevi. to pasaku, lai tad nešņāc uz svēto. Kas tā īpa pasaka? Pastāst. Es ātrumā izstāstīšu. Ļoti pamācoši. Tātad Sesks ir nolēms kļūt par svēto un neēst gaļu, un viņš dodas tādā svētceļojumā, un visi pārējie dzīvnieki un kustonīši viņu apbrīno, ka viņš tur tā ir saņēmies, un vairs nav asinskārais Sesks, un Sesks tā lepni iet pa ceļu, un pretī nāk Zostēviņš. Un sāk šņākt uz to Sesku, un tas Sesks tur skatās uz to Zostēviņu, un ciešās, beigās nenociešās, un pieskrien Zostēviņam klāt, un nokož viņu. Un tie pārējie kustoņi viņam tagad pārmet, nu kā tu teicies, ka tu būsi svēts un vairs nenogalinās, nebūšu asinskārs. Es saku, tad lai nešņāc uz svēto. Jā, tā ir. Varbūt vēl kādu. Var jums lūgt vēl kādu dzejoli? Es domāju, lai saglabātu tradīcijas, tad ir galvenais, mums ir jāpievērš tām tradīcijām arī jaunā paudze, es domāju, vai ne? Lai mūsu bērni zinātu šīs tradīcijas. Un man, piemēram, sāpīgi ir tas, ka mana meita, es viņai nevaru iemācīt tās tradīcijas, viņa ir...
kā teikt, trimdā Anglijā, jā. Un tādā sakarībā es nolasīšu dzejoli par, tas arī ir vasaras svētki, tūlīt pēc Jāņiem dziesmu svētki, jā. Jā, tā arī būs. Dziesmu svētki 213. Padziedi savam sīkajam ajā žūžū, kamēr miegā viņš aug. Izstāsti manam sīkajam saule, pērkons, Daugava. Manu lielvārdas jostu tālāk raksta, kāda mīļa vēstule no Londonas pastāv. Viņi izklīst pasaulē, zemēs pasakainās, tie, kas pēc gadiem pierakstīs mūsu šodienas dainas, par to, kā čūskojela maļ, tur kolkas molā, par to, kā šodien Kristīna Edgaram solās, par Daugavas asinsriti, par pelēkiem veļiem, par gaismas pils mūžīgo augšup ceļu. Es te padziedāšu kādam sīkajam ajā žūžu, kamēr miegā viņš aug. Gan jau Londonā kāds viņai izstāstīs saule, pērkons un Daugava. Tāds man emocijas saņemot vēstules no meitas, kas dzīvo Londonā un kas Jāņus svin, kā jau tur Anglijā viņi ir pieraduši. Nav tur ne ugunskura, kā pie mums. Jā, Vācija arī viņi nedrīkstot ugunskura nemaz dedzināt uzreiz sodu. Tur tādā bērzainē vienīgi, tur viņi tur kaut kā, tur latvieši brauks un svinēs. Jā. Tā viņiem tā kā atļauj kā tur. Bet jūsu pieredze ir tāda, ka ir patiešām palicis sliktāk vai tā kā... No kādā ziņā sliktāk? Ar atcerēšanos, svētku svinēšanu, jo man liekas, tomēr tas traģiskākais posms bija... Es domāju tā, ka viss tomēr atkal ies uz attīstību. Mēs esam nonākuši jau praktiski jau uz to bezdebeņu malu, ja? Kad jāatspērās atkal ir. Un īstenībā tas arī notiek, jo bērniņus grib krustīt pēc senlatviešu tradīcijām, un to mēs ļoti daudz daram. Tā kā katru gadu vairāk tas notiek. Līdzināšana arī notiek pēc centāvu tradīcijas, un arī izvadīšanu mēs daram pēc centāvu tradīcijām. Un arī katoļi nāk klāt un saka, es arī gribu, lai mani tā izvada pēc latviešu tradīcijām. Tā kā es uzskatu, ka to, ko mēs parādam, ko mēs dodam cilvēkam izjust, tas uzrunā. Ja mēs vienkārši stāstam to, tas neaiziet. Bet ja viņš ir iekšā tādā visā, tāpat kā Jāņi, nevar būt skatuve un tur sēž publika, un tagad Pauls tur spēlēs kaut kāds gabals un viss tur līgos. Ja? Tā nebūtu, tie nav Jāņi. Ja? Bet tur visi līgojās. Tur visi līgojās. Nu, viņi līgojās, jā, bet ne tur tās izjūtas un ne tur kas, vai ne? Tāpēc praktiski visiem ir jābūt dalībniekiem. Nevar būt tā, ka tur malā sēž kaut kāda tautiņa, ja, un varbūt vēl lietus līst, un tad vispār nekādi Jāņi tad tur nesanāk. Tad ir jābūt visiem aktīviem, jādarbojās. Ja. Nu, jāizdzīvo tā mistērija, tā Jāņa mistērija. Jo tāpēc es saku, ja mēs to parādam, un ir izjūtas, tad tas uzrunā cilvēku. Ja? Ja mēs to nevaram parādīt, tad arī nekā nebūs. Bet mēs vēl varam to. Un tāpēc ir jālīgo, Jāņus jāsvin. Skaisti un... Mums vajadzētu atvadīties no klausītājiem un atvadām nodziedāt vēl kādu dziesmiņu. Priekš Jānīša gan līgoja, pēc Jānīša nelīgoja, pēc Jānīša nelīgoja, līgo. Priekš Jānīša ziedi ziedā, pēc Jānīša neziedēja. Pēc Jānīša neziedēja, līgo. Gausi nāca drīz aizgāja, tā lielā
lielāji Jāņa naktsī līgo, nebija dienu, ne nedēļu, vienu pašu vakariņu. Vienu pašu vakariņu līgo, Paldies par piedalīšanos raidījumā. Šovakar raidījumā ciemos bija Ramans Jansons. Jā, bija prieks pie jums atkal būt. Māra Celmiņa. Jā, uzredzēšanos. Jānis Saulīts. Labu. Leonards Inkins. Uzredzēšanos. Un uz redzēšanos. Es Gvido Ikaunieks. Uz redzēšanos. Pērkona diena. Ja tu domā, ka pērkons grēko, kad lielajā ozolā spēr, tev pašam par savām mazajām dusmām padomāt der. Es arī pa laikam tik dusmīgi esmu tikusi, ka pati sev pret ozolu kā pērkons likusies. Bet tieši tajās reizēs visvairāk esmu beka, pāraudzis spūpēdis, kas iet uz Meku, iespēra pērkons lielajā ozolā. Ne viņš ko skauda, ne pēla, palika beka, putnu biedēklis uzvarā galvu cēlu. Viedi vīri rūkti raudāja, līdzi zīlēm, kas ozolām bira. Vientuļi vītusi, neatrasta, ceļmalā beka mira. Piesargies lielākais būt, pļavā, audzē vai laukumā. Pāraudz beku, bet zini, ka spērs pērkons, ja tu ozola augumā. Ak, nāc pie manis tuvāk un skaties manās acīs, tas vairāk nekā vārdi, viskaistie tevim sacīs. Tev citi ziedus dāvā, vai arī dārgas rotās, bet mana sirds ir tavā, to dāvinu es tev. Kad esam abi kopā, tad dzīve top kā sapnīs, jo bezgalīgi labi ar tevi aizmirsties. Kā brīnums skaistais sapnīs, kad pasaulē mums kļūtu, ja mūžīgi pie manis, kā saules stars tu būtu.